Mārsils ir daudzgadīgs augs ir, un viņš katru gadu aug tāpat kā visi koku krūmi. Un viņu sauc par sīkkrūmu. Un viņam tāpat kā visiem veidojas gadskārts, un viņš aug ļoti ilgi. Tas ir mārsils. Kā mārsilu var pazīt? Pirmkārt, viņš lodā pa zemi, un otrkārt viņš jauki smaržo. Tagad es bišķiņ tā saberzīšu viņus, jā? Un jums palaid riņķi jāpasmaržo. Palaid riņķi un pasmaržo, kā mārsils smaržo. Paņem. Un iedod citiem arī. Es zinu tādu garšvielu timjānu. Jā. Zināt? Nē, nezinu. Un timjāns ir viens no mārsiliem. Riktīgi labi. Tā. Paudzes māršils. Jā, tātad mārsilu pazīst. Atdodat arī Jā? citiem. Tagad es jums stāstīšu par mārsilu zilenīti. Tā, jūs esat kaut kur staigājuši pa lauku, esat redzējuši zilus taurenīšus? Esat redzējuši, jā? Jā. Un starp tiem daudzajiem zilajiem taurenīšiem viņu ir ļoti daudz dažādā krāsā zili. Metās raidz gracīm. Jā, nezinu, kā vispār var viņus atpazīt patiešām. Un mārsilu zilenītis ir viens no lielākajiem, un no citiem zilenīšiem atšķirās to, ka viņam uz spārniem ir tādi melni laukumiņi. Redzat melnos laukumiņus? Ja? Tā izskatās grāmatā, un šitā izskatās izplākšņoti. Redzat melnos laukumiņus? Mārsilu zilenītis, ko mēs redzējām. Tā ir, jā? Tēviņš un mātīte. Tad, kad viņi samīlējās, tad mātīte deja olas, tā ir, un olas šeit apakšā aug mārsils. Un no olas izšķiļās maziņš kāpurs. Maziņš, pavisam maziņš. Kā milimetrs? 3 milimetri, viņu knapi var ieraudzīt. Tur ir kārtīgi, citā dabūs. Tagad mazais kāpuriņš sēž uz mārsila un ļoti labi smaržo. Viņš smaržo tā kā skudru kāpuriņu. Ja? Uz skudra nāk un skatās, reku mans kāpuriņš ir ļoti smaržīgs un mīļš, un to kāpuriņu aiznes uz savu skudru ligzdu. Uz skudra pūzni aiznes. Uz skudra pūznī baro viņu, tīra viņu, dod viņam ēst, un viņš izaug liels. Un tā, ka viņš liels izaudzis ir, ziniet, ko viņš dara? Kūriņa? Nē, viņš ēd skudru kāpuriņus. Ja? Un viņš Rīkojas kā dzēguls. Jā, viņš ir plēsoņa ir. Un viņš ēd citas skudriņas. Un tad, kad viņš ir pieēdies, izaudzis liels, tad viņš iekūņojas. Un tagad jūnijā, tad, kad būs siltais laiks, tad viņš izkūņosies, izlidos un atkal būs taurenīši. Un taurenīši atkal dēs olas. Tātad taurenim vajag mārsilu un skudras. Ja, tātad kopā abus divus vajag. Gan mārsilu, gan skudras. Tā ir, jā? Ir skaidrs. Šeit aug mārsils. Ja? Ja jūs neesat pārliecināti, ka tas mārsils ir, ja? Tad paņemiet un pasmaržojiet. Ja ir tā jaukā smarža, tas ir mārsils. Un otrais, redziet, kur skudras sarakušas ir sev aliņas, ja? Un tātad zilenīša mātīte izvēlās olu dēšanai tādu vietiņu, kur ir mārsils un skudras kopā ir. Ja? Ja ir tikai skudras, kāpuriņš nomirs, ja ir tikai mārsils, kāpuriņš arī nomirs. Tātad vienmēr vajag skudras kopā ar mārsilu. Skudras tālāk nevar šodien? Jā, tās ir mazas skudriņas, viņas tālu nesteigā. Un redziet, šeit arī mārsils un skudras, jā? Tas nozīmē, ka, ja mātīte iedēs šiteni, tad kāpuriņš izaugs. Bet jums būs tāds uzdevums. Es jūs sadalu 3 grupās. Katrai grupai iedodu 3 karodziņus. Un katrai grupai jāatrod ir 3 tādas vietiņas, kur ir mārsils ar skudru ligzdām kopā.